Bet jā, palaidās mazliet. Palaidās, jā? Jā, mazliet. Jā, vienkārši tev tas pirmais bija tas klakšķis tāds, varēja just, ka viņš tev aiziet. Ja dzīvē pienāk brīdis un pa vecam vairs nevar, bet pa jaunam nezini kā, iespējams ir neizskaidrojams bailes, dusmas vai aizvainojums, ir vērts saņemties drosmu un meklēt cilvēku resursus, kas var palīdzēt emocionālos un dvēseliskos jautājumos. Šodien gulbju pie Anitas Ojkalnas uz kušetes, un viņas darbojas ar manām fascijām. Kādos jautājumos cilvēki vēršas pie tevis, Anita, stāsti? Situācijās, kad ir sajūta, ka viņi iet uz riņķi un nevar izkāpt no tā, attiecību jautājumos, kā arī meklējot savu centra sajūtu. Kas ir tie instrumenti, ko tu liec lietā, lai nonāk pie rezultātu, pie sevis, lai viņš nonāk cilvēks? Tas ir ļoti dažādi. Gan informācija, tātad informatīvi, gan praktiski, praktizējot dažādus prakses, gan arī caur ķermeni, tāpat kā tu. Es zināju, ka tu konsultēji arī Akaši kronikās. Vai pareizi? Tātad Akaši kronika informatīvais lauks, jā, kas ir mums visapkārt un arī mūsos. Un ar šo informāciju mēs katrs varam savienoties sev atbilstošā biežumā un daudzumā un dziļumā. Un jā, tā ir viena no lietām, ko es daru un mācu arī citus. Tur mēs varam paskatīties tiešām tā kā dziļāk par to, kas notiek, kāpēc tu atrodies konkrētajā situācijā un arī kas ir tas strādājamais, tā lieta, kas tev ir jāsaprot, jāizstrādā vai jāiemācas vai jāierauga. Tātad kronikas visā šajā sevis izziņas un sevis noticēšanas ceļā var būt ļoti labs palīgs. Un tie, kas vēlas nokļūt mieriņā un gūt atbildes sev uz svarīgiem sev jautājumiem, tiekamies Siguldā, Cēsīs un piesakies dvēseles vibrācija.lv.